Aleluja, jaunā Dieva žēlstības dienā šis ir vēstījums īsi par galveno. Un mēs šodien izlasīsim pēdējo sadaļu Lūkas evaņģēlija 6. nodaļā un padomāsim par to, ko Jēzus mums saka. Un šī pēdējā sadaļa manā bībelē rakstīts 2 pamati. Par to var lasīt arī Mateja evaņģēlija 7. nodaļā. Un es sākšu ar 46. pantu. Un Jēzus saka: kādēļ jūs mani saucat kungs, kungs, bet nedarāt, ko es saku? Ik viens, kas nāk pie manis un dzird manus vārdus, un ja dzird tā, tad arī dara, un dara pēc tiem, es jums rādīšu, kam viņš līdzināms. Viņš līdzināms nama cēlājam, kas raka dziļi, un pamatu lika uz klints. Kad plūdi nāca, straumes triecās pret namu, bet nespēja to izkustināt, jo tas bija pamatīgi celts. Bet kas dzirdējis un tā nerīkojas, tās līdzināms cilvēkam, kas namu ceļ uz zemes bez pamatiem. Kad straumes triecās pret namu, tas tūlīt sagruva, un šī nama brukšana bija liela. Par ko Jēzus runā? Par vētrām, kas nāk dzīvē. Ja tā dzīvē ir stiprs pamats, klints, pie kuras tu turies, un tas ir Jēzus, ja tu dzirdi, ko viņš saka, un dari to, ko viņš saka. Ko tas nozīmē? Ja viņš saka, tevi uzrunā, tici uz kungu Jēzu, tad tu un tavs nams tiks pestīti. Stāvi uz to. Es ticu, mans nams tiks pestīts. Ja viņš saka ar Jēzus brūcēm, tu esi dziedināts, nu tad nerunā, ka tu esi slims. Ja viņš saka, ka ir tavas vajadzības apmierinātas, tad nerunā, ka tev kaut kā trūkst vai tev nav naudas. Un te viņš saka, dzird un dara pēc tiem. Kāda bija lielā pavēle? Jēzus teica, bet ejot, sludiniet un sakiet, Dieva valstība tuvu klāt pienākusi. Viņš ir teicis, tos, kas man tic, tie darīs tādus pašus darbus kā es, un pat vēl lielākus par tiem darīs. Un turpat tālāk mēs redzam apustuļu darbos, ka no Pētera sviedrautiem cilvēks no viņa ēnas, ja kāds nokļuva Pētera ēnā, tika dziedināts. Par Jēzu nekas tāds nav rakstīts. Un mēs redzam, ka tie, kas viņam tic, dara tos pašus darbus un vēl lielākus par tiem arī šodien. Tie, kas tic. Brīnumi nav pazuduši, nē. Mēs esam pazuduši. Mēs esam pazuduši. Gadsimtu gaitā mums ir stāstīts, ka šodien nav vairs tā, kā bija toreiz. Muļķības joprojām. Jēzus ceļ no mirušiem, joprojām viņš īsteno sava kalpa pasludināto lēmumu. Joprojām. Ziniet, kas ir pazudis? Mūsu ticība ir zudusi. Tāpēc, ka kāds kaut ko nav saņēmis. Un viņš ir izdomājis, kā es saucu, attaisnot Dievu, kāpēc ar viņu tā nav noticis. Bet patiesībā Dievs vakar, šodien un mūžam ir tas pats. Klausies, kur runā Jēzus, un dari to, ko viņš saka. Ja viņš uz tevi saka šodien celies un staigā, Ja viņš tev saka,
aiziet tur un tur, izdari to un to, nu tad izdari to. Tas izskatīsies absurdi. Es ļoti nožēloju kādu notikumu. Bija tāds gadījums pāris nedēļas atpakaļ, es braucu no sava dievkalpojuma mājās, biju vilcienā un es pamanīju kādu sievieti, kas staigāja lēnu garu pa vagonu uz priekšu un atpakaļ, uz priekšu un atpakaļ. Un pēc tam viņa savā sēdvietā nostājās un visu ceļu stāvēja kājās. Un viņas sejā bija lasāmas sāpes. Miers un sāpes. Un es sapratu, ka viņai sāp mugura. Jo es zinu, ka tie, kam sāp mugura, viņi nevar ilgi nosēdēt. Un braukt 2,5 stundas vilcienā. Tas nav viegli tādiem cilvēkiem. Un es sēžu un es saprotu, ka vajadzētu aiziet par viņu aizlūgt. Aprunāties ar viņu. Un tūlīt pat, kā es tā iešu? Kā es tā iešu? Tagad es saprotu, ka Svētais Gars uz mani runāja. Viņš gribēja viņu dziedināt. Es nokautrējos. Man nebija dušas. Tēvs piedod man to. Bet es par viņu lūdzu. Es par viņu lūdzu. Tiešām no visas sirds lūdzu. Tēvs, man nav drosmas viņai pieiet. Jo man bija absolūti svešs cilvēks. Un ziniet, ka par pazīstamiem ir vieglāk lūgt kā par svešiem. Un tagad jau tas viss ir aiz muguras un ir viegli spriest, pēc kā arī jau visi gudri. Te vajadzēja man pieiet. Un vajadzēja atļaut, lūgt, atļauju par viņu aizlūgt. Es saprotu, ka Dievs gribēja viņu dziedināt, bet es ticu, ka Dievs tomēr viņu dziedināja. Vismaz no sāpēm. Man vēl ir jāaug, mīļie. Man tiešām vēl ir jāaug, lai es varētu tā kā Irina Belova Smorža atrastamās, kad viņa atrodas lidostās vai autoostās, vai jebkur cilvēku pulī, viņa vēsā mierā brauc ar ratiņiem pie tiem cilvēkiem, ja Svētais Gars viņu uzrunā. Palūdz atļauju par viņiem aizlūgt. Viņi lūdz. Un Dievs dara brīnumus. Sāpes aiziet momentāli. Apskaidrība atnāk. Notiek brīnuma lietas, jo Dievs jau nav mainījies. Mēs esam aizgājuši no viņa pārāk tālu. Tāpēc darīsim to, ko viņš saka darīt. Mēs dziedam kungs, kungs, kungs. Kungs ir tas, kurš mums liek kaut ko darīt, un mēs to darām. Bet, ziniet, mūsu kungs ir ļoti labs. Viņš zina mūs visās mūsu situācijās, viņš zina mūsu raizēs, viņš mūs pazīst labāk par visiem. Mēs varam cerēt uz viņa žēlastību, taču, kad es padomāju, kāda būtu balva, ja es redzētu, kā tā sieviete atbrīvota tiek no sāpēm, un ja es vēl vēlāk uzzinātu, ka viņa ir pilnībā dziedināta, tas ir līdzīgi kā toreiz, kad Anita teica, tā bija mana auss. Es nezinu, vai jūs zināt par šo gadījumu, bet tas ir viens no maniem augļiem, ar kuriem es varu paslavēt Dievu. Tas bija viņa klātbūtnē, starp citu sen nav. Man ir plānā viens ieraksts ar atrašanos viņa klātbūtnē, un tajā tas bija īsi pēc sazvana ar Irinu Belovu Smoržu, un man bija tāds piepildījums, un man bija tāda entuziasms, un es sludinu, un ierakstā uz beigu daļu, es vienkārši jūtu, kad ausis. Es sapratu, ka man ir austiņas ausīs. Toreiz man nebija šī foršā mikrofona, par kuru paldies Lienai un Aigaram. Un es tā drusku nosāstos, saku, Dievs dziedina kādam ausis. Īsti pati nenoticēju. Un, kad jau šis ieraksts bija augšu plādējies un jau bija
atdots jūsu rīcībā, man pienāk vecpāziņa. Aleluja, slava Dievam, tās bija manas ausis. Un es satieku šo māsu, pēc tam viņa saka, saproti, es tagad brīvi dzirdu. Man bija aizkritušas ausis un nežēlīgi sāpēja. Mīļie, tas ir Dievs, tā nesīs. Es tikai priecājos, ka es viņam paklausīju. Un man tieši tāpat vajadzēja paklausīt arī. Un mūzika apstājās. Man tieši tāpat vajadzēja paklausīt arī šajā vilcienā. Jo, kad mēs paklausām, un Dievs apstiprina to vārdu, ko viņš mums ir teicis, mēs viņam pilnībā uzticamies. Mēs nevaram paklausīt, ja mēs viņam neusticamies. Man ir jānožēlo, ka es neusticējos Dievam. Tēvs, es to tiešām nožēloju. Piedod, ka es tev neusticējos. Piedod, ka apkārtējo viedoklis man bija svarīgāks, bet es lūdzu tev, nekas nav neiespējams. Dziedini šīs sievietes muguru, kungs, pilnībā. Lūdzu tevi Jēzus vārdā. Ja mēs nepaklausām, mēs izrādām viņam neusticību. Un kas nu ir svarīgāks mums? Tas, ko teica Dievs, vai tas, ko runās cilvēki mums apkārt? Tāpēc šie Jēzus vārdi mums visiem ir ļoti svarīgi. Viņš saka, ik viens, kas nāk pie manis un dzird manus vārdus un dara pēc tiem, ir līdzināms nama cēlājam, kas raka dziļi un pamatu lika uz klints. Rociet dziļi, meklējiet dziļi vārdā, dziļi Dieva tuvībā, dziļi Dieva klātbūtnē. Jo bez tā mums nebūs pareizo atbilžu, mums nebūs svētā gara vadības, mums nebūs gudrības. Ties gan, ja viņš ir teicis, ka ja kādam no jums trūkst gudrības, tās lai lūdz to no Dieva, kas dod visiem devīgi un nepārmestams. Šo lietu mēs varam lūgt jebkurā laikā un jebkurā vietā. Tēvs, man vajag tev gudrību. Paldies, es to pieņemu. Nemaz neko vairāk nevajag. Mīļais debes Tēvs, paldies. Paldies tev par Jēzu. Paldies, ka mums ir piedoti mūsu grēki un pārkāpumi tevā priekšā. Paldies, ka tu mums dod drosmi runāt tavu vārdu un lūgt par cilvēkiem. Paldies, ka tu mūs svētīdams svētī. Paldies, ka tu paplašini mūsu robežas. Paldies, ka tava roka ir allaž ar mums un ka tu mūs pasargā no nelaimes, ka mums nav jācieš sāpes. Un es pateicos tev, Tēvs, par katru dziedināšanu, ko tu veic šajā mirklī, tam, kurš šo tagad dzird. Es pateicos tev, Tēvs, jo tu esi šeit, un tu dari vairāk pār visu, ko lūdzam vai saprotam. Tāpēc tev vienam slava, tev vienam gods, tev vienam pateicība Jēzus Kristus vārdā. Amen. Esiet svētīti, esiet dziedināti, jo Dievs saka, ka jūs tādi esat. Slava Dievam par to. Aleluja. Amen.